Mēs ar vīru vēlreiz esam nolēmuši izņemt mūsu meitas no bērnu slimnīcas. Šis lēmums ir ilgi un pamatīgi apdomāts. Pie tā mēs esam nonākuši konsultējoties ar ārstiem, konsultējoties ar juristiem. Tie paši ārsti, pret kuriem šobrīd ir ierosināts krimināla process par iespējams nepareizu mana dēla ārstēšanu, kura beidzās letāli, turpina pieņemt lēmumus attiecībā uz manu meitu turpmāko atrašanos un ārstēšanos bērnu slimnīcā. Slimnīcā jau vairāk nekā mēnesi nenotiek ārstēšana. Notika monitorēšana, šobrīd pat monitorēšana notiek tikai daļēji. Nav skaidra turpmākā ārstniecības plāna, ir skaidri, kādi izmeklējumi tiks veikti. Nav skaidrs, ko viņi grib sagaidīt no šiem izmeklējumiem. Tāpēc ir piesaistīti 3 certificēti ārsti, kuriem mēs ar vīru uzticamies un vēlamies, lai viņi veiktu manu meitu ārstēšanu. Slimnīca šos ārstus atteicās ielaist un atteicās pat uzklausīt, izlika aiz durvīm. Šobrīd mēs esam izmantojuši visas juridiskās iespējas un esam atdūrušies pret bērnu slimnīcas nevēlēšanos uzklausīt mūsu viedokli, jo mēs vēlamies savus bērnus ārstēt pie citiem speciālistiem. Tāpēc mēs pieņēmām šādu lēmumu izņemt meitas no slimnīcas, jo mēs neusticamies šīs slimnīcas ārstiem. Paldies visiem tiem darbiniekiem, kas no sirds dara savu darbu un no sirds cenšas palīdzēt slimiem bērniem atveseļoties, un arī tādi tur ir ļoti daudz. Bet šobrīd šis lēmums ir balstīts uz to, ka es jūtu, ka manas meitas tajā slimnīcā nespēja pilnvērtīgi atveseļoties, jūtās ļoti nomāktas, pastāvīgi atrodas stresā, uz ko arī ir norādījuši 3 ārsti, kuriem mēs uzticamies, kuri ir snieguši savu atzinumu, un šajā atzinumā ir rakstīts, ka bērnu piespiedu turēšana mazkustīgā stāvoklī nav bērna labākajās interesēs. 2. punkts. Nav indikāciju pacientu turpmākai stacionēšanai bērnu slimnīcā. 3. punkts. Vēlams novērst psihoemocionālo slogu. Bērniem nepieciešams emocionāls miers, iespēja brīvi kustēties un regulāri iet ārā svaigā gaisā, kas novērstu negatīvas domas un mazinātu spriedzes un stresa radīto slodzi sirdī. Mums kā vecākiem pats svarīgākais ir mūsu bērnu veselība, drošība un dzīvība. Un mēs vērsīsimies pie tajiem ārstiem, kuriem mēs uzticamies. Mums ir tādas likumīgas tiesības, un mēs tās izmantosim.